Vēl gan tiek aicināti pēdējie dalībnieki uz otro peldējumu. Jā, un pirmajā cīniņā startēs Jūrmals komanda, otrajā Mārups novads, trešajā Rīga, ceturtajā Jelgavas komanda, piektajā Valmieras komanda. Nu, pieminējam jau Rīgas varenos sasniegums. Arī šeit, acīm redzot, Rīgai vajadzētu pēc... Es skatos... Ja kungiem nav tik spēcīga dominants. Nav laikam tie spēcīgākie puiši pašlaik Rīgas komandā stafetē. Tā kā šeit varētu būt arī kāda cita komanda. Valmiera vai Jelgava. 400 brīvā stilā jābūt ir, lai sasniegtu rekordu, tomēr visiem kraula pārstāvjiem uz sprinteriem. Un kā trešais es redzu, ka stāv Uldis Kazāns, kurš ir brasu speciālists, kurš vinēja 200 metru brasu. Nu, redzēsim, kā viņam klāsies.